Reku, igala. Viņš jau neiet. Nē, nu smuks tomēr ir. Un tā tālāk. Čau, esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis, un šajā video parādīšu, kā es braucu pakaļ šim Volvo, un tur vēl ir foršs Bembis. Parādīšu arī sīkāk par viņam, kā arī būs visādi citādi autiņi, ko parādīt, ko es vēl nezinu, kas te būs. Tā kā tā, iesēžamies sērtāk, vai iekārtojamies sērtāk, un aiziet jaunajā video. Reku papīru savācu, atnāca priekš klienta mašīna ar defektu šoreiz. Jā, mēs vedam arī mašīnas ar defektu. Cilvēks pats atrada, palīdzēja visu sakārtot. Nu, bet Rikols tāds mašīna pa lēto salīdzinoši, jo redzat, pilns ar defektiem, jā, bet, nu, detaļas tur kaut kas ir taisījis jau, bet nedataisījis. Tūlīt mēģināsim pielaist, iekar aizslēdni salonu, bet ne jau par to iestāstu, to es parādīšu kāda mašīna vēlāk. Stāsts ir par to, ka bija Audi centrā tur, mašīna maksāja 1400 eiro. Bet čakarē tā kā maksāt uz, es nezinu, 50, 60, tur 25 lapas parakstīt, pilnvaras, nu kā jau Audi centrs. Tā kā, jā, visādi gadās, citreiz pat papīrs nedot līdzi, citreiz prasa veselu grāmatu parakstīt. Atbrauc tikko no numuru salīdzināšana, parādīšu. Tātad defektiem, kas viņam ir, nav bumpera priekšā, grūzes ļoti minimāli, tik cik tas stūrī. Salons viņam tāds, arī, ka mani cimdi atradās. Ēslēns salons, kaut kāds detaļas aizmugurē, tāda komplektācija. Ir te padelis, nobraukums 320, melnie griesti. Ķēdes negrab, nobraukums kaut kā teica 320 000. Tehniski pat diezgan labā stāvoklī, es teiktu. Te nekas nav rūsējis, jā, bagžnieka vāks, bumpers, te bijis kaut kas viegli uzsists un tagad sataisīts. Ja paņēmām mēs viņu, kā jau teicu, no Audi centra. Čakars ar dokumentiem bija baigais, un tagad arī tur CSDD biki nāksies padarboties, bet rekur vēl te rūsiņi, bet konkrēti dzīves eksemplārs. Tagad kraušu nostādos vēl klientam, viņš jau brauks taisīt. Un te, ja sanāks kaut kāda bildīte būs, varbūt tās iemetīšu, kāds viņš izskatās, jau ir gatavs. Tagad tā labi kraušu nostādošu klientam. Paralēli visām skriešanām atskrējas es protuniņu, starp citu, atstāšu varbūt lejā kādu atlaižu kuponu. Paņēmu bumperi, sliekšņi, spoilerīts un miglinieki man jau ir iekšā, un tas iet kabrioletam. Jā, laiks vest viņu pie Kostiku uz Jēkabpili krāsot. Tā kā rītdien kraujas piekabes un braucam arī par to. Un to arī iemetīsim šī video. Tā kā bliežam. Bet un tagad jāizbrauc vēl savāk citas mašīnas. Un tā, tagad mums ir atnācis šis Audi A5. Nē, tā vabolīte nav. Jābūt to Bembim 3/4 un šis te Volvo. Tūlīt tās pamazām krausim virsū, pa vienēdzi vedīsim mājās un tad parādīšu jums. Redzēs, kuru parādīšu pirmo. Kur jūs gribat pirmo, lai es parādu? Tagad nedaudz varu pastāstīt par šo Audi. Uztaisīju tikko numuru salīdzināšanu, izbraucu. Viss bija baigi forši. Nezinātu, kas ir Bembis, gribētu varbūt tādu Audi sev. Tiešām smuks, forši. Tas ir 10. gada, paņēmām mēs Vācijā placī, nokaulējām, diezko daudz nebija, kā 500 eiro nokaulējām, cenu šodien neteikšu, smuki 19, komplektā nāca arī ziemas diski ar riepām, kas ir arī patīkami, cilvēkam būs labi. Ēslēnā 10. gada, 2-litrīgs benzīns ar turbīnu, pilnpiedziņa, man baigi patīk, es jau ko reiz, ka bez rāmja. Protams, ir kaut kādi tur uzlīmītas mehānika, bet cilvēks gribētu tieši mehāniku, kā es sapratu, cilvēks dāvinās to mašīnu savai mammai, baigi forši, mammai vairāk tādus bērnus, kas spēja atļauties un dāvināt mašīnas tādas vai citādākas. Nobraukums mums ir 240 000, oriģināls, 2 atstaigas, 6 grāmatiņas, viss kā pienākās. Tiešām mums derētu ķīmisko uztaisīt, to varbūt tās klients pasūtīs pie maniem pie reizes. Tā, man jau vispārībā A5 kupējā patīk. Kā redzējāt iepriekšējās video, bija arī benzīns, automāts arī baigi patika. Bet jābūt Audi, noteikti jābūt kvadrē, jeb pilnpiedziņai. Un tad jau benzīni man arī patīk. Tā kā, ko es saku par Audi? Automātam un mehānikai jābūt. Nu ko,
atbraucām atdzīvināt šo 3/4. Jo atbrauca, bet nelec. Ne jau tāpēc, ka elektrības nav, bet fik viņa zina. Tu tējiem parādīšu, kāpēc nelec. Re, kur kā atslēga, ja? Mēģināsim pieliet. Jā, pamēr neizteicīt attaisīt, varbūt attiek. Varbūt kaut kur sikarēt, ka tā saucamā. Nebūs. Jāštu, ka viņa jau kāds sensors nobeidzās. Paraustījies visu te, bet te neko nelīdzē. Bet es atradu super vecu peli. Kur. Cik gadi, sakiet, viņa te jau dzīvo, ja jūs te redzat viņu? Vai pēc lapas? Bet izskatās pēc peles. Vai tā ir lapa? Huvizi. Izskatās, ka peli. Te ir līdz ar to arī kaut kā štekerīti atradu. Bet viņš uzbrauc uz traļa normāli. Tagad, kad redzēt, griež, bet nelec. No tāda ir tā dzīve. Krausim uz piekabes šo un tad Volvo savāksim, laikam. Skaņu to nebrauksim. Negribās uz piekabes ar viņu negribās vilkties. Bet nekas, vakara fitness. Sikriet, kas nav. Vācējs teica, ka nav. Saka, labs aķis ir, tad pielaidīsim. Moši ilgi jāgriež. Esam pie eksperta ciemos. Bembi tā pie dzīvības nedabūjām. Pamēģināsim degvielu pa ceļam pieliet. Varbūt tās es esmu lohs. Bet tur rāda, ka degviela ir. Jā, strādā cilvēki. Mēs mēģināsim šo Volvo dabūt ārā. Tas nav atslēga paņēma, kuram beidzās vača. Slašs ārā. Dublis numur 2 ceram šī atslēga iet. Jā, šī atslēga iet. Un kas par salonu? Oba. Man liekas, ka te ir piepīpēts. Pielica, rūt smuki. Tagad mēģināsim izbraukt. Vēl riepas ar diskiem smukajiem. Forši. Sēdē kapsildē izmugurē. Labi, jābrauc ārā. Tā ir, kad gribējās uz piekabes Volvo kraut. Kas uz piekabes iet Bembis parasti? Tas bija plānos. Nezinu, tie, kas filmē, parasti nihuja nedara. Kad ir izmisums tas vilni, tad dara gan. Dabūjāmies viņš vaļā. Ar atslēdziņu iekustinājām. Tagad meklējam, kurā ķēties klāt. 3/4 man nav bijis gadi 15, tā kā es vairs neatceros, ka viņi bija vilkšanas silpa. Bet nu tā jau vairs nav problēma. Nā, pirms apskatīsimies, kas te ir. Bagažniekā viņa. Pareizi, te jau šādā stilā ziemenes kā. Būs vilkšanas silpa vai ne, raksta komentārā. O, joptoju! Viss izņemot vilkšanas silpa. Vai labs komplektiņš, ne? Iespaidīgi, iespaidīgi. Jā. Un tā tālāk. Jā, video tumšs. Tikko uzvinčojām, dabūju nedaudz pačakarēties ar Aini. Volvo arī gatavs vešanai, numuru virsū. Tā kā dodamies tālāk. Tikko bijām Nestē, pamēģinājām, pielējām degvielu. Pa 98. pielēju. Nekā, griež, bet nelec. Nu neko, rītdien brauksim pie Eduarda, bet tagad aizdzīšu pie Eduarda. Šo 39, ja jūs te redzat. Jāizved pneima, jāsaties. Nu, skatē, ko divnieki salikt. Tātad divnieki skatē bija pneima. Divi divnieki aķīs nav nostiprināts un stūre nevienmērīgi strādā. Nu, kaut kas tas stūrs pastiprinātā. Tas arī viss. Un re, kur Audi diski, ko es teicu. Kam te Audi? Tur diski. Šodienam viss būs pēc tam. Kā redzējāt, vakar es atvedu Bembi. Šitādu smuku Bembi. Jāpamēģina izstāstīt jums, kas viņš ir un tā tālāk. Tad, kad reiz kārtoju pagalmu, jo atbrauks taisīt ķīmisko priekš Audi. Jā, klientiem piedāvāju arī tādu pakalpojumu, kā ķīmiskās tīrīšanas, pulēšanas un tādas lietas. Un re, kur biju tikko ar Volvo uz
numuru salīdzināšanu. Izbraucu bija baigi forši, laba komplektācija, visu patīkam braukt ar jaunām mašīnām arī. Ne tikai ar vecām, bet arī ar jaunām. Tā kā tagad izstāstīšu jums sīkāk par to Volvo aizdzīšu saulītē, nolikšu un tad jau sīkāk. Kā arī Volvo nāk komplektā šādi smuki diski uz Japāna vasaras. Šitie diski mums ir uz, nevar redzēt izmēru, uz 21 colu lietie diski baigi smukie starp citu. Tā kā domāju, ka tu uzliks virsū saimnieks, tad būs vispār bomba. Jāpaprasa bildi, lai atsūta, kā izskatās. Nav kā pa brīnu, šis 39. mums te ilgi stāv, tā kā kam interesē pa 2200. Pēdējā cena ir pieejams. Nu tā, troksnis beidzās, var teikt pastāstīt arī Par šo Volvo, starp citu, jau pēc 20 minūtēm būs pakaļ. Šis auto ir pēc pasūtījuma. Mēs nopirkām no vienu vācu ģimenes, no privātpersonām šo paņēmu, nebija placis. Beigās cilvēkam nostājās viņš 29 000 ar kapējām. Paņēmām mēs tur pa 27 700, kaut kas tāds ir pareizi atmiņa nevar. Tātad Volvo 19. gada 2.3 dīzels R-dizainā. Komplektā vēl, kā redzēsiet, ir 21 solīgie vasaras riepus ar diskiem. Te ir ziemenes, daudz visādas papildu ekstras viņam ir. Nu, tur palīg sistēmas, gaismas, adaptīvās gaismas, līnija asistents, pusautopiloti, tur 360 kameras, un to var uzskaitīt un uzskaitīt. Tas nav elektriskais piekabes sāķis. Nu, nav jēga, bet tā stāvoklis tiešām labs. Nobraukums, nezinu, neteicu 156 000. Oriģināls. Pirms 500 000 mainīta Zobsiksne, vismaz tā teica, vai viņiem tātad apkopi ir lielā veikta. Nekādu, ne vizuālu, ne tehnisku defektu nav, bet attiecīgi arī cena. Tāds aparāts vizuāli ļoti Forši braukt diezgan komfortabli, salīdzinot ar manu V60, kas bija reklāmā. Patīkam, ka viņi ir pilnpiedziņi, un tu uzreiz pēc braukšanas vari just, jā. Arī ikdienā vasarā. Nu, tagad ir pavasaris. Tas ir tās un mīkstāks ir. Šis ir nedaudz mīkstāks par V60. Protams, kas man nepatīk šī Volvo, nu, prasītos tādu wow efektu braukšanas ziņā, komforta ziņā vai kaut kamā tādā. Jā, forši, viss nekādu tādu mīnusu nav, bet kaut kas man personīgi biki neizgāja. Varbūt tā cenas, naudas vienība. Bet cilvēks sākumā meklēja Škodu Kodieku Sportlēnā. Man liekas, Sportlēnā viņš meklē, jā. Vai šitāds Volvo? Nu, es domāju, ka tomēr Volvo būs foršāks, tas gan. Škoda arī forša, par to neiet runa, tur tiešām forša. Sāksim ar to, ka parādīšu, kā aizmugurē ir, kamēr neesmu diskus ielicis. Tāda aizmugurē panorāmas lūka. Jā, tā ir lūka. Elektriskais bagažnieks, protams. Diezgan, starp citu, vispār ietilpīgs tā skatos. Visi uz augšu, uz leju. Tāpēc viņam arī ir komfortablāk. Viņam ir pneima. Jā, viņam ir pneima. Tieši tāpēc viņš mums ir arī komfortablāks par V60. Vai ko nosēdinājumu aizmuguri. Sēdinājumu. Nu, es mācos kopā ar jums reizē. Tā kā ar to arī viss ir atrisināts, kāpēc šis ir foršāks braukšanā. Man nepatīk drausmīgi, es jums iepriekš teicu šos, bet, nu, nav mans auto. Klientam pašam izmantot Keyless Gold, protams, 2 atslēgas, R-dizains arī iekšā, krēsli, stūres, ekrāni, nu, šitam. Tā viņš vispārībā izskatās, kā tiešām tas pats V60, kas man bija. Harman Kardon mūzikas sistēma, kur sēdekļu atmiņa arī blākus, melnie griesti. Tā jau braukt un visu forši. Vienīgi pēc smagas liekas, ka iekšā nedaudz ir pīpēs. Tas gan tā nav pat. Tas ir vienīgais no mīnusiem. Nu, tev viss nav ko stāstīt. Paši zinat, kas interesēs par šiem autiņiem. Kam interesēs, var izstāstīt privāti, kas te viss notiekās. Aizbrauksim tagad līdz mājām. Cilvēki atstāja bākā degvielu. Jā, puteklītes ir viņi atstājuši. Bet cilvēki izsūknē, nomazgāja mašīnu. Aklo zonu asistents. Tā kā nav slikts aparāts, lai labi kalpo jaunajiem īpašniekiem. Nē, šito ir daudz patīkamāk braukt nekā ar V60. Es vēl gribēju pamēģināt jauno XC90. Tā kā tā.
aizbraukšu tagad mājās, atdošu klientam šo mašīnu. Nu, video vispār izskatās bombīgi šis salons. Nē, vizuāls muki, to neko nevar noteikt. 2-litrīgais iet labi, patēriņus neskatījos, te biju līdz ogra aizskrējis uz CSDD. Tagad ir šodienas 20 litri, tas ir šeit atbraucot uz to pusi un tā. Nu, forši. Nu, tagad no šī gada pagaidām jaunākās un dārgākās mašīnas pāriesim. Nevis uz lētāko, bet uz vecāko. 19. gada to E34. Pielīdz, diemžēl, nesanāca pagaidām, bet parādīt jums, kā tur viss izskatās, to gan es jums varu. Reku, kā kamera izskatās 360. Izskatās, kāds no kosmosa filmētu mums. Tā, labi, pietiek. Pietiek, un tad jau. Ko jūs sakat par tādu Volvo? Jūs gribētu, negribētu, vai jūs tieši tādu meklētu, jūs droši varat man rakstīt, pasūtīt. Un starp citu, arī šis klients un visi šī gada mani klienti piedalās manā loterijā. Gada beigās es izdozēšu veselu, labu mašīnu. Tā kā labs pamats šim gadam meklēt mašīnu. Tagad pienāca klāt, pastāstīšu jums par šo skaistumu. Man jau šie vecie BMW riktīgi patīk. BMW E34. 90. gada paņēmām placītu cenu, šoreiz es nedrīkstu teikt, neizpaudīšu. Nebija pie šitā aparāta dārgi, jā, bet nav arī kapeikas. Tātad viņš 90. gada 535. benzīns. Viņš vēl ir rindinieks, šities 535. gāja sākumā rindinieki. Tās krāsa praktiska, rūsa ir, bet ļoti minimāla. Reku, es stūrīšos, te parādījās, te reku attiecīgi. Šitik salons mums ir šāds. Šāds salons, stāvoklis salonam. Es uzskatu, tādam gadam ir ļoti labs. Jā, diemžēl balpunktu maģis ielikts, bet toties ir bortokompis šeit, kruīz, ir automāts, elektriskie logi, elkoņbalss, turbo bortokompīts ir. Komplekts smukā stūre, komplektācija laba. Iekāpa aizmot diezgan ērti, reko ziemas riepas ar diskiem parastajā. Krēslas un nobraukums viņam ir, ja es pareizi atceros, 310 vai 305 tūkstoši. Jā, tu ir motortelu parādīšu. Re, kādā stāvokli. Stāvoklis tiešām labs. Un apakšas šur tur rūsiņa ir, bet nekas traks. Reku, paskatīsimies. Ir kaut kas, bet ļoti, ļoti minimāli. Cilvēkam šis auto nebūs uz pārdošanu, būs svētdienas auto, projekta auto, kā saka. Kaut ko piestādās šim gadam, un nākamajam gadam vēl vairāk piestādās. Tur motoru pat pārrasīs, apkopīt, uztaisīs un tā. Vai kur tik te? Šitik, jā, šitāds. Wiggle. Kā, pēc tam iziešu un varbūt tās krāsmērītāji prikola pēc uzzināt. Kā, tiešām, patīkams skats. Reku, te riepas bagažnieks milzīgs, kā jau vecajās BMW. Un tu jūti, ka metāls, nevis kaut kāda folijas. Tad labi, piesūstīšana tajās gados nenāca. Setpozīcija riktīgi ērta. Papa. Es sagribētu, ka jūs jau zināt, man tie vecie BMW, gribu kolekciju uztaisīt. Tāds būtu aparātiņš. Paskat, parādīšu jums motortelpu. Jā, kad daļa jau zina, kā motortelpu šim vērās. Daudz un nezinu. Prikolīgs labs skats tādā veidā. Tad 3,5 litri vecais zinājs. Rakstat komentārā. Šis ir labs vai slikts? Es zinu, viņš ir tūps. Viņš ir ļoti ēdelīgs, bet viņš ir nemirstīgs, manuprāt. Diezgan izturīgs. Es zinu cilvēki, kas driftā kādreiz izmantoja tādas, lika turbo un tika viņa mods. Kāds šitādu uzliksim skatu uz to te titulu bildē, ne? Tad to tās pat uzbildēsim. O tā. Cerams, ka jums tāda aparāta patīk. Ja vēlaties, varat pasūtīt arī šitādus eksemplārus. Nav viegli atrast. Biju atradis citu. Dārgāk par 2000, un tam vēl bija katalizatori nozagti. Tur ilgi bildes video sūtīja, čakarējās tur un tā tālāk viens turks. Beigās dēļ katalizatoram 2000 nometa tur un šitā tur un beigās ir jāraksta rēķins ārā kaut ko par atlaidi aizmirs.
kamēr to, ko tur pukstē, mēs nopirkām šo. Un tad viņš palika bešā. Nu, labi, es tev došu par to lētot summu. Salīdzinoši lēto. Beigās saku, paldies, mums ir šis. Tā kā tā. Labi, paldies, ka skatījāties šo video. Spiežam like, subscribe. Būs citi jautiņi. Turpinājumā plānojas pačuksēšu arī kāds Mercedes. To jau jūs redzēsiet vēlāk. Labi. Paldies, un neaizmirstiet piespiest laiku, subscribe, novērtēju katru jūsu skatījumu. Čau!